Labrīt, esi sveicināts jaunajā Rasans TV epizodē. Mani sauc Lota. Šodien mēs iesim uz... Sveika, Megija. Jā, pareizi. Jaunā Rasans TV reportiera Megija. Mēs šodien ejam uz Dēls teātri un pie iluzionista. Vai tev patīk mazliet no šī un mazliet no šī? Tad paliec ar mums, jo mēs iesim pie iluzionista Robija Trankaļa. Tātad mēs tagad atrodamies pie Robija Trankaļa. Ejam iekšā. Klāvēt nevajag? Nē. Sveiks, Robij! Es jūs jau gaidīju. Tātad, kur mēs pašlaik atrastos? Šobrīd mēs atrodamies pie manas tādā burvju ofisā. Varētu teikt, te ir mana darbnīca, mana paslēptuve, kuras aizbēgu no citiem un mācos slepenus trikus un burvestības. Interesanti. Varbūt pastāstīsiet, ko mēs šodien varētu izdarīt. Domāju, ja jūs atnācāt ciemos pie manis un es te stāstu par burvju trikiem, tad es varētu arī ne tikai stāstīt, bet es varētu pirmkārt jums parādīt, gan skatītājiem, gan jums meitenēm es varētu kaut ko parādīt un beigās varbūt tās arī kaut ko iemācīsimies. Varbūt jūs varētu parādīt, kādus rekvizītus jūs izmantojat vai vispār, kas te ir apkārt. Šis lielais plaukts, tas ir, kur glabājās mani visi tie galvenie ikdienišķie instrumenti, tā teikt, te uzreiz var redzēt, ir neliela kāršu kolekcija, kurus izmantoju ikdienā. Principā tad pirms pasākuma es ienāku šeit, ienāku savā birojā, paņemu kāršu kavu un esmu gatavs darbam. Tas ir mans numur 1 instruments, ar ko es darbojos. Bet lielākos pasākumos savukārt ar kārtīm, protams, neiztika, tad ir vajadzīgi lielāka rekvizīta, kad tur ir visādas kastes, viss kaut kas salikts un lielākas jau tādas skatuves ilūzijas, kas ir priekš lieliem pasākumiem, kuros piedalās jau tad 100 un vairāk cilvēki. Kas bija jūsu pirmais triks? Pirmais triks man bija tāds, kuru varēja nopirkt ļoti vienkārši tādā komiku žurnālā. Manā bērnībā bija komiku žurnāli, kas saucās Donalds Ducks. Nāca līdz burvju triks, kastīte, kurā ieliek iekšā naudiņu, aiztais ciet, attais vaļā un naudiņa ir pazudusi. Tad aiztais ciet, uztais buram vārdus, pasaka kādus vai žestu uztais, uzsit knipi, attais vaļā un naudiņa ir parādījusies. Vai jūs uzstājieties bērnu ballītēs? Gadās man arī bērnu ballītēs uzstāties un ar lielu prieku es to daru, jo bērni ir tie, kas laikam burvju trikus pat varētu teikt novērtē visvairāk, jo viņiem tas brīnums kaut kā uzrunā viņus vairāk un viņi vizuāli man to parāda, ka viņiem tas ir paticis vairāk. Bērni vienkārši varbūt tās priecājās par to, cik tas viss ir jautri un forši. Varbūt kādu triku mēs tagad varētu uztaisīt, pamēģināt. Ok, es tev gribētu parādīt vienu tādu interesantu lietu, bet pirms mēs sākam pievērst drosmību, vai ne? Jā. Tad man vajadzēs tavu roku, to, kur tu mazāk izmanto. Šādā veidā mēs uztaisīsim vienu bildi ar tavu roku. Rekur, kas tur rāko. Kas tas ir? Viņš apstājās. Viņš aizgāja prom. Bet, ja es novēzēšu tā te roku, viņš atnāk atpakaļ skaties. Tu arī vari novēzēt roku, viņš atnāks atpakaļ. Ar abām rokām pamēģini. Jā, tā. Ak, Dievs! Ok, nu tad, kā jūs minēju, kārts ir tomēr galvenais instruments, vai vismaz viens no galvenajiem instrumentiem. Tad, ja es tagad esmu jūs bišķi sabiedējis, tad varētu mēs arī bišķi nomierināties ar kādu relaksējošu kāršu triku. Un pats galvenais ir, ka es jums arī iemācīšu beigās, kā tas triks darbojās. Ja? Esat gatavs? Jā. Superīgi. Tātad šim trikam ir vajadzīgs 2 kārtis. Tātad šajā gadījumā mums ir trāpījies 6 un 9. Viss, ko mēs darīsim, mēs paņemsim vispirms, ka tas ir 6. 6 ieliksim kaut kur vidū, tad mēs paņemsim nākošo, kas ir 9. un ieliksim viņu arī kaut kur vidū. Un interesantākais ir tas, ka es varu izdarīt šādi. Tad es varu izdarīt šādi. Un es dabūnu ārā. Tieši 6 un 9. Kādā veidā? Paga. Principā es tagad varētu jums arī izstāstīt, kā tas darbojās, bet es samanījos, es nestāstīšu. Es mēģināšu atdarināt šīs kustības un mēģināšu uztaisīt šo triku. Mums ir kopā
2 devītnieki un 2 sešinieki. Un tas, kas jums ir jāzina, ko cilvēki parasti neievēro, tāpatās kā visdrīzāk arī jūs neievērojāt, ka mums bija šajā pusē bija Kreiča devītnieks un Pīķa sešinieks, un šajā pusē mums būs Kreiča sešinieks un Pīķa devītnieks. Respektīvi 2 kārtas, kas izskatās vienādas, bet patiesībā pat nav vajadzīgi duplikāti, jo vienkārši masti ir samainīti ar vietām un cilvēks tādu informāciju nepiefiksē. Ir devītnieks jāuzliek, jeb sešinieks uz leju, un sešinieks jāuzliek uz augšu. Un tad mēs uzliksim šos te abus pa virsu, paņemsim kāršu kavu, pateiksim, ka šīs ir nejaušās kārtas, 6 un 9. Un tā tad mēs šīs kārtas ieliekam pa vidu, un tad mēs turam ar 2 pirkstiem. Un tad mums paliek 2 kārtas, un tas ir sešnieks un devinieks. Redz, ir jāpatrenējās. Un par burvju triku trenēšanos es tieši gribēju pieminēt interesantu lietu, kā no 16. aprīļa jūsu vecuma un arī jaunāki un vecāki bērni var, protams, nākt pie manis un mācīties apgūt trikus. Droši varat rakstīt man, jūs varat nerakstīt, jūs man paprasīsiet tepatās, bet jūs varat rakstīt man, un es jums noteikti atbildēšu un aizsūtīšu visu informāciju, kas ir nepieciešama zināt par šiem kursiem. Kur būtu jāraksta, ja mēs vēlētos pieteikties? Ļoti labi, ka tu pajautāji. Jūs varat droši man rakstīt uz manu e-pastu info@robijstrankalis.lv vai arī vienkārši atrodiet mani Facebookā un rakstiet tur. Ja arī tu gribi mācīt kā Robijs, tad piesakies uz viņa organizēto īsto burvju skolu. Pēc Rasānas produktu skolā saņem momentu loterijas kartīti un laimē Manuprāt, loterijā prom. Čau, tātad esmu Megija, un es pieteicos caur Instagramu par Rasānas TV reportieru. Tagad es jūs pārsteigšu ar Dailes teātra aizkulisēm. Labdien, sveiki! Vai jūs mums varētu parādīt, kas notiek teātra aizskatuvē? Labprāt, ejam! Kur mēs tagad atrodamies? Mēs šobrīd esam Dailes teātra maketu telpā. Kas šeit notiek? Ir tā, ka šeit ir redzams tā kā izrāžu noformējuma pats sākums. Jo jūs kā skatītāji atnākot uz teātri, parasti redzat jau skaistas dekorācijas uz skatuves. Un tad nāk aktieri ar kostīmiem, un tad tas viss skaistums ir jau gatavs. Bet, lai pie tā nonākt, ir jāstrādā. Un tas viss kādam ir jāizgatavo. Bet, lai saprastu, kas ir jāizgatavo, ir jāparāda savukārt, kāda tad ir tā ideja. Un to dara scenogrāfs. Scenogrāfa uzdevums ir izdomāt dekorācijām šo ideju, un tad viņš taisa maketu. Un makets ir tas, ko mēs redzam šajā telpā, aptuveni šāda veida. Un maketā ir atveidots pilnīgi viss tas, ko pēc tam jūs redzēsiet uz skatuves, tikai samazinātā formātā. Es varu sākt savu izrādi, ja? Kur man skatītāji? Čau, mām! Tātad šis ir tas muzejs. Gandrīz tā sanāk. Īsts muzejs gan tas nav, tā ir viena no mūsu rekvizītu un butaforiju noliktavām. Varbūt jūs varētu pārādīt kādu no butaforijām? Piemēram, tur augšā mums ir 3 dalmācieši. Izskatās, pa gabalu gandrīz kā īsti, vai ne? Un tad, piemēram, varu paņemt lielu kaudzi ar grāmatām. Ja tās būtu īstas grāmatas, tad es viņas droši vien tik viegli šā nenoturētu. Bet patiesībā tās ir butaforijas, kuras ir uztaisītas tā, lai no vajadzīgā virziena izskatītos tā kā īstas grāmatas, bet patiesībā tās nemaz nav īstas. Tā kā arī tāds darbiņš teātrī bieži vien ir jādara. Šeit, piemēram, tu vari kļūt par brīvības statuju. Un tad varbūt es pieturēšu mikrofonu, tu pamēģini pacelt to svarbumbu. Pat cik tu stipri esi. Mums bija viena tāda izrāde, kurā vajadzēja attēlot centrāltirgu. Centrāltirgus gaļas paviljonu. Un gaļas paviljonā, tajās vitrīnās ir ļoti daudz gaļas. Un, protams, ja izrādē mēs gribētu izmantot to gaļu, tad mums būtu arī jāpērk daudz kilogrami uz katru izrādi. Un tāpēc, lai tas nebūtu jādara, taisījām butaforijas. Un šeit
varbūt ne tik skaisti, bet vienkārši interesanti, ka tika taisīti arī gaļas gabali šādi. Kas, protams, atkal tūmā neizskatās tik labi, bet ja jūs skatāties no zāles uz skatuvi, tad izskatās pilnīgi kā īsti gaļas gabali. Tā ir mūsu kostīma. Nu, un kur mēs tagad atrodamies? Tagad mēs atrodamies vēl vienā dārgu glabātavē teātrī. Tā ir viena no teātra kostīmu noliktavām. Šeit atrodas kostīmi, izrādēm, kuras vairs nav aktīvajā repertuārā. Ir izrādes, kurām šuja kostīms pilnīgi no jauna visus, bet ir arī tādas izrādes, kurām daļēji piemeklē no vecajām. Jūs varat redzēt te visu to garo plauktu, tie visi ir dažādi apavi. Mums teātrī strādā arī kurpnieks. Un tad kurpnieku uzdevums ir uztaisīt kaut ko tādu neparastu. Piemēram, ja izrādē ir vajadzīgi šādi apavi, tad tos nopirkt veikalā būs pagrūti, jo es laikam nekad neesmu redzējis neko tādu. Nu, un tad kurpnieku uzdevums ir taisīt. Tātad mums 1 minūtes laikā ir jāuztaisa apģērbu komplekts ballei. Aiziet! Tātad šeit mēs varam atrast pēdējos modes kliedzienus, kā šos tā ļoti modīgi. Es noteikti Lotei izvēlētos šo te kleitu. Tā mēs viņu varētu kopā ar šo te, es nezinu, vai tas puiši, bet nē, es atradu kaut ko labāk. Lot šito te mēs ņemsim, kaklasaites tagad ir modē, tāpēc mēs ņemsim šo te. Un tagad modē ir vīriešu apavi, tāpēc būtu smuki, ja mēs izvēlētos ļoti skaisti. Tātad, meklējam, ko teiks, es gribu kaut ko tādu, speciāli, tādu skaistu, tādu, kas nebūs nevienu. Wow, nē, ziniet. Tad jā, šis būs, un tas ir viss. Jā, man liekas, citu neko nevajag. Ar plikām kājām. Man liekas, ka mēs esam atraduši tos, kurus mēs esam vēlējušies, un mēs esam modes dāmas. Tagad mums ļoti viss ir labi sakombinēts, ja? Un ļoti labi izskatīsies. Jā, liels paldies tev. Liels paldies tev. Laižam uz balli. Jā. Megija, kas tev vislabāk patika no Dēls teātra? Man patīk dizainēt Lotas tērpu, šo te kombinējumu. Un es jums iesaku to arī izmēģināt vasarā. Viņai bija ļoti skaista kleitiņa. Es Rasāns TV Instagram sekotājs publicēju Instagramā fotografiju ar savu Rasāns skolas balvu. Fotografijai pievieno tekstu gribu @Rasāns TV hoverboardu vai kameru vai dronu. Ja tu esi noskatījies tik tālu, tad nospied like un abonē Rasāns TV kanālu. Ja arī tu vēlies kļūt par Rasāns TV reportieri, droši raksti Rasāns TV Instagramā DM. Atā! Labdien! Kas? Megija! Jā, beidzot. Tagad sākās. Tad droši skaties šo sižetu, ja? Skaties šo sižetu. Es žēl nevaru. Tas nav smieklīgi. Šo sižetu. Tad droši skaties šo... Tad droši skaties šo... Tad pievienojies mums uz šo... Ak, Dievs! Šo sižetu. Tad pievienojies mums sižetā pie iluzionista. Tad pievienojies mums...